Sveicināti, mīļie! Esmu atkal ēterā, Gundega. Esmu šeit, lai runātu par reģeneratīvo detoksu, par svaigēšanu, par augļēšanu, par ārstnieciskiem augiem, par transformāciju, par apziņu, par visu šo te interesanto lietu. Un šodien man ir tēma olbaltumvielas. Jā, visiem ļoti mīļā tēma, tīpaši tiem, kas nav svaigēšanā, tiem ļoti patīk runāt par olbaltumvielām, ka visi svaigētāji nenormāli un augļētāji, jo viņi neuzņem olbaltumvielas. Un tas nav patiesība, jo mēs olbaltumvielas uzņemam, bet precīzāk mēs uzņemam aminoskābes, no kurām mūsu aknas sintezē savas olbaltumvielas, kas tā arī dabā ir paredzēts. Ja? Karnivoru sugai, karnivoriem un omnivoriem, omnivoriem un karnivoriem ir citādāka gremošanas sistēma, un viņiem tātad arī viņu organismam olbaltumvielu tiešā uzņemšana, tātad, ja mēs lietojam dzīvnieku dabas produktus, jā, netermiski apstrādāt, tad, jā, viņš sintezē arī savas olbaltumvielas, bet mēs nevaram ēst tātad dzīvnieku dabas produktus, kas nav termiski apstrādāti, jo mūsu zarnu un gremošanas trakts tam nav domāts. Tāpēc mēs tās olbaltumvielas vienkārši nespējam sagremot. Ja? Un tāpēc mēs pārtiekam pārsvarā cilvēkiem tātad ēd šīs olbaltumvielas. Viņi tātad gaļu mēs cepam, piens ir kas tas ir tātad sekrēcijas šķidrums, jā. Lai Dievs dos, tas ir tīrs, tad viņš ir pasterizēts tikai tāpēc, ka lai viņš, lai tur būtu, neēstu kaut kādus mikrobus un šos patogēnus, bet tiklīdz mēs kaut ko termiski apstrādājam, mēs viņu padarām par vienkārši acidozi veicinošu deģeneratīvu uzturu. Ja? Jebkas termiski apstrādāts radīs šo tātad acidozi, sistēmiskos aizcietējumus. Ja? Un sistēmiskie aizcietējumi ir limfātiskie aizcietējumi, kas rada slimību. Ja? Slimība ir nekas vairāk kā iestrēgušie toksīni, iestrēdzis piesārņojums, iestrēgušās skābes, vēl varētu teikt, ja, mūsu organismā. Bet atgriežoties pie olbaltumvielām, tātad augļos, ogās, melonēs, dārzeņos, saknēs, tajos visos, saknes gan mēs arī nevaram sagremot, bet tas šobrīd nav par šo, to es varbūt man sanāks pastāstīšu, bet par olbaltumvielām tas, ka tur tajos, ko es nosaucu visās augu valstības augiem un produktiem, ir aminoskābes. Ja? Tātad tur iekšā ir aminoskābes, tur ir taukskābes, un tur, protams, ir vienkāršie cukuri. Tas ir vienkāršas nesaliktas vielas, ko mūsu ķermenis atpazīst uzreiz. Ja tu ēd sieru, vai tu ēd vistu, vai tu dzer pienu, jebkuras olbaltumvielas, pat pupiņas un rieksti, tie gan ir no dabas, bet pupiņas vai zirņi, tie ir arī agresīvi un tie mums arī neder, bet rieksti vēl tā, ja tu neesi sistēmiski aizdambējies, jāsaka, ja, tad rieksti ir ok un sēklas, ja, bet, es nezinu pagaidām nevienu cilvēku, kurš dzīvojot pēc šīs sistēmas, kā šīs ēšanas, teiksim tā, kultūras, vadoties no šīs ēšanas kultūras, nebūtu kāds piesārņots un nebūtu bez aizcietējumiem. Tas ir ļoti rēts gadījums. Pat, ja tev liekas, ka tu esi vesels un tev vēders iziet un viss ir kārtībā, visbiežāk, uzsākot augļu gavēni, tu sapratīsi, ka tu nemaz tās neesi, bet tu sāksi uzreiz vainot augļus, ka tev ir radušies simptomi, un nevis to, ka tev vienkārši tas ir noslāņojies dziļi audos, un vienkārši sēž un gaida savu kārtu, kad varēs izlīst ārā, varbūt vecumdienās. Ja? Tāpēc olbaltumvielas ir svešs ķermenis. Mūsu organismam ārēji uzņemtās olbaltumvielas ir svešs ķermenis.
Mums ir vajadzīgs tikai nesalikts vienkāršs vielas, kas ir aminoskābes, taukskābes un vienkāršie cukuri. Tātad olbaltumvielas ir aminoskābju ķēdītes, ko mūsu ķermenis uzņemot, piemēram, augļu sogas melonas, tad mēs uzņemam šīs aminoskābes tīrā veidā, un ķermenis, tātad aknas, saliks veidos savas proteīna ķēdītes. Ja? Un tad, kad mēs uzņemam šo proteīnu no malas, tad, kad mēs ēdam to proteīnu, olas, tur vienalga, ja, tas viss, kas mums ir zināms proteīns, ja, vai olbaltumvielas, teiksim tā, tas būs latviski, tad ķermenim ir jāiztērē ļoti daudz enerģija, lai šīs olbaltumvielas sašķeltu aminoskābēs. Un pēc tam, ja tur vēl kaut kas būs atrodams derīgs, jo tāpēc, ka olbaltumviela jau ir gala produkts vai salikta struktūra, tad mūsu aknas sintezēs savas olbaltumvielas. Saprotiet? Iznāk tā, ka mēs, lai uzņemtu enerģiju, tā kā cilvēki aplam domā, ka olbaltumvielas dod enerģiju. Nē, olbaltumvielām ir jākalpo par rāmja veidošanu, par audu uzbūvi. Tātad audus, viņš ceļ audus, tas ir būvmateriāls, tā nav enerģijas, tas nav enerģijas avots. Tas var kalpot par enerģiju, ja organisms ir galīgi badā, viņam nav citāda veida, kā viņš var iegūt enerģiju, kas ir ogleklis, kas ir no vārda ogleklis, tad ogļhidrāti, tad vienkārši cukuri, nevis salikti ogļhidrāti, bet ogļhidrāti vienalga būs jau labāks variants nekā olbaltumvielas. Tad ķermenis var kaut kādā veidā dabūt to enerģiju ārā no olbaltumvielām, bet tas ir ārkārtīgi sarežģīts un smags process, kur organisms patērē elektrolītus. Tas nozīmē, ka viņš iegūs enerģiju, bet viņš vairāk īstenībā atdod, lai iegūtu šo enerģiju. Un elektrolīti ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas mums organismam ir nepieciešams. Un, lai iegūtu enerģiju, viņš no olbaltumvielām viņš patērēs šos elektrolītus. Ja? Bet arī tas olbaltumvielas tiek saskaldīts, nevienmēr tajās ir atrodams mums nepieciešamās aminoskābes, tad aknām ir uzdevums šīs aminoskābes izveidot. Iedomājieties, aknas vēl sintezē arī var pārtaisīt, pārveidot, šķeļot, tātad ļoti sarežģīti procesi, šķeļot visu šos procesu rezultātā, tātad sintezēt arī aminoskābes. Tas ir pat tādā līmenī. Mūsu ķermenis ir reāli ļoti, ļoti izturīgs. Tam tikai ko pamet, viņš spēs pielāgoties dajebkam, bet realitātē tas nav pareizi. Mēs ziemeļplatuma grādos dzīvojam uz izdzīvošanas uzturu, kas bija kaut kādu periodu ir ok, var to iztikt, bet ne tā, lai no tā uztura varētu, tātad ar to uzturu mēs dzīvotu un mēs varētu veidot tālāk aiz sevis atstāt spēcīgu evolūcijā potentu, sugu, kā sugu. Un cilvēks kā suga, ēdot šādu uzturu, sevi ir novājinājis. Viņš vairāk nevar iztikt no vienkāršajām vielām, tāpēc, ka viņš ir pārstimulēts, viņā organisms ir iemācījies ēst tikai tādu uzturu, bet līdz ar to arī veidojās slimības. Ja? Atceramies, ka ārēji iedoti, no ārpuses iedotās olbaltumvielas ir saliktās struktūras, ko mūsu ķermenis redz kā svešķermeņus, un viņš iedarbinās pret iekaisuma procesus. Tātad, ja tas sākumā vēl nav jūtams, tad ar laiku, tāpēc ir tā, ka man jau tur 40, man jau ir 50, es palieku vecs, nedod Dievs, kāpēc tik ātri ir jānoveco? Un cilvēks saka, īstenībā vecumā tā man arī mammai bija, tā man vecmāmiņai bija, man visi tādā vecumā, visiem kā vienam sākās veselības problēmas. Šeit arī ir tā atbilde, ka tādu uzturu lietojot, būs šādas veselības problēmas. Ja jūs nevēlaties, es jau vienā video šo teicu, ja jūs nevēlaties, ka jūs esat noteiktā vecumā, tātad ir šīs problēmas, mums ir jāmaina ēšanas kultūra. Ja? Un šie proteīni un šie olbaltumvielas, tas ir tikai, es neteikšu
tālāk, ja, tad var man izmest ārā par šo, bet tas ir tikai tāda, tas ir tirgus ekonomika, lai balstītu, jā. Tirgus ekonomiku, lai balstītu farmakoloģiju, lai balstītu šādas visus šos uzturu zinātni, ja, kurai nav vispār nekāds sakars reāli ar dabas zinātnēm un patieso cilvēka vajadzībām un dvēseles augšanu, evolūciju, gara stiprināšanu un tā tālāk un tā joprojām. Tātad atceramies, ka olbaltumvielas, starp citu, vēl viens ļoti svarīgs faktors. Olbaltumvielas novājina nieres. Ja tu gribi atvesļot nieres, nekādā gadījumā nelietot saliktās struktūras, ir īpaši olbaltumvielas. Un pat ja cilvēks šobrīd ir arī reģeneratīvajā detoksā un viņš ir svaigēšanā, es pat riekstus izņemtu uz to laiku ārā, kamēr neatjaunojam organismu, kamēr netiek izvadīts tas vecās olbaltumvielas, tas nekvalitīvais materiāls, nenotiek pilnvērtīgs reģeneratīvais detoks, un tad mēs neliktu virsū vēl arī riekstus un sēklas. Kaut arī tie ir dabiskie, tie ir vieglāki, tie ir labāki, bet uz tā slāņu kārtas, kas mums jau ir, tas arī radīs šo iekaisumu. Tātad to vienmēr atceramies, ja? Un bojās arī zobus pie viena. Tā kā, un olbaltumvielas mēs šķeļam kuņģī, ja? Tas kuņģī un aizkuņģa dziedzerī, un caur aizkuņģa dziedzeri iziet viss, kurā gadījumā, ja? Bet ugļhidrāti tiek šķelti mutē. Ja? Tātad ugļhidrāti jau šķīst mutē, bet olbaltumvielas, ja tu būsi ēdis kaut kādu vistas gabalu, viņš būs iestrēdis zobā un tu nebūsi, viņu iztīrījis un no rīta pamodies, viņš tur būs sācis pūt un tādā veidā viņš pūdē arī zobus. Ja? Tāpēc olbaltumvielu ēdājiem ir ļoti jāgādā par zobu iztīrīšanu, ļoti pastiprināti jāskatās, bet tas ir mana atbilde par olbaltumvielām, ka olbaltumvielas principā mums nav jāēd kā saliktas struktūras, jo mēs paši sastāvam no olbaltumvielām, mums ir jāēd tā kā kontra, kas ir dabā. Tātad mums ir jāēd, kā kontra ir domāts, tas vēl viena lieta, ko varbūt cilvēku nesaprast, bet, piemēram, D vitamīns, ja, pilnīgi cita tāds, bet kā piemērs gribu pateikt, ja. D vitamīns ir aizsardzība pret sauli. Ja? Mēs izejam ārā, lai aizsargātos pret sauli, ķermenis veido šo D vitamīnu. Ja? D vitamīns ir lipīds, viņš arī piedalās tātad kalcija vielmaiņā, un tad viņš ir nepieciešams. Bet mums nevis tas D vitamīns ir jāēd, mums ir jāiet vairāk gaismā, mums ir jācenšās būt saulē. Mums nevajag obligāti sauli tikai, mums ir gaisma reāli. Ja? Un tas ir vienkārši arī tāds piemērs, ja, kad tātad, ja, piemēram, augam ir vajadzīgs tātad slāpeklis, ja, slāpeklis un ogleskābās gāze, no tā pārtiek augs. Slāpeklis, ogleskābā gāze. Tā ir šī dabas apmaiņa, ja. Mums savukārt ir vajadzīgs ogleklis, ja, šis ogleklis, tas, kas nāk no augiem, un elpo un skābeklis, ja. Un tātad ogleklis mēs ēdam, piemēram, ar augļiem, mēs ēdam cukurs, tas ir tīrā veidā, vienkārši cukuri, kas dod šūnām šo primāro enerģiju. Mums šūnām ir vajadzīga tikai enerģija un skābeklis. Ja? Tātad enerģijas skābeklis, ja? Un limfai, protams, un vispārējiem organismam, protams, vajadzīgs rūdens, un tas viss augļos ir. Tas, ka tu kaut kādu brīdi pārejas periodā sāc dilt, tur notiek šie detoksa simptomi un procesi, un visi radinieki tev saka, ka Dievs, es tev teicu, tu tak sevi nobeigsi, tu esi nenormāls, tas nav normāli. Tas ir šis process, kamēr cilvēks iet cauri šiem transformatīvajiem periodam. Bet tas ir jāsaprot un jāzina, kas notiek. Mums ir jāsaprot, ka mums ir novājināti šie endokrīnie dziedzeri. Mums ir jāsaprot, ka mums ir novājināts šie zarnu gremošanas trakts. Mums ir jāsaprot, ka tas bioms, ar ko mēs dzīvojam, tas ir stimulējošs mums. Mūsu endokrīno dziedzeru sistēma stimulējošs. Protams, ka tagad mēs mainot uzturu, mēs mainam visu šo ekosistēmu, un tas viss klieks pēc palīdzības. Protams, un tāpēc šajā pārejas periodā es zinu, ka daudz izskatās, arī es izskatījos, un varbūt vēl izskatos, jo es arī vēl procesā izskatos kā nāvei parādā. Bet nē,
Ja to dara pareizi, ja to saprot, kā to dara, to var darīt ar bremzi, ar gāzi. Tas ir domāts augļī, tam mēs varbūt apēdam kādu dārzeni, kaut kādu sakni. Mēs to darām zinot. Un tāpēc es rīkoju arī šīs programmas, kuras ļoti padziļināti par to visu stāstu. Man ir 21 dienu augļēšanas izaicinājums, jā, kas patiesībā ir, kad cilvēks iet reāli iekšā šai procesā, viņš izprot, viņš redz uz sevis, kā tas strādā. Protams, es to visu stāstu, es pieskatu, mums katru dienu ir arī Zoom tikšanās tur, un tad mums arī ir 7 dienu izaicinājums. Jā? Tātad 7 dienu izaicinājums ir kā lekcija kurs, kur materiāls jums paliek uz rokas, jums reāli varat izprintēt mājās mapi, un jums paliek šī informācija, kas visu laiku tiks atjaunota un tiek uzlabota. Jā? Tālūk, tā kā jā, tev šķiet, ka tev šis ir uzrunājis, un tu vēlies, lai arī citi par šo uzzina, jo šis kanāls šo informāciju neizplatīs, tāpēc, ka šī informācija nav laba, jā? Tā neatbilst statūtiem, kā jābūt. Un, ja tev šķiet, ka šī informācija noderēs arī kādam tavam draugam vai tavam ģimenes loceklim, noteikti padalies, uzliec arī ikšķīti, lai to redz arī citi līdzīgi domājušie, un mēs kopā varam iet uz šo gaismu un mācīties viens no otra, viens otru iedvesmot un iedrošināt, ka mēs varam būt paši, un mēs varam būt šīs gaismas pērles. Paldies jums!